Labrīt, cienījamie kolēģi! Man jāsaka, ka diezgan daudz mēģināju pēdējās dienās strādāt, lai saīsinātu savu runu. Piedodiet, ka tas būs pietiekami ilgi, bet man likās ļoti daudz jautājumu ir ļoti svarīgi, ko es mēģināšu šodien uzrunāt. Un, ja ķeramies klāt pie jautājuma, tad šodien mēs Saeimā turpinām jau iedibināto tradīciju. Otro gadu pēc kārtas mēs debatēsim par valsts fiskālās un ekonomikas politikas pamatiem. Par to, kā mēs plānojam valsts ieņēmumus un izdevumus, kā veidojam nodokļu politiku un, beidzot, kā nodrošinām investīcijas un izaugsmi, kas veicina mūsu valsts labklājības attīstību. Šīs debates ir par mūsu nākotni, par to, kā mēs spējam aizsargāt savu valsti, attīstīt ekonomiku un nodrošināt valsts iedzīvotājiem drošību un labklājību. Šīs ir debates pirms valsts finanšu politikas galvenā dokumenta budžeta sastādīšanas. Cienījamie kolēģi, tikko atzīmējam 35 gadus kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas. Un mēs dzīvojam laikā, kad ģeopolitiskā situācija pasaulē dinamiski mainās un strauji fragmentējās ekonomiskā sistēma, kādu mēs to pazīstam. Taču piederība Eiropas Savienībai un NATO ļauj mums justies daudz drošāk šajā patiesi mainīgajā pasaulē. Šodien pirmo reizi Saeimā tiek izskatīts fiskālā struktūrālā plāna progresa ziņojums, instruments, kas kļūs par pamatu nākamā budžeta izstrādei. Šodienas diskusija iezīmēs būtiski ietvaru, jo debatēsim par risinājumiem Latvijas valsts finansēm 26., 27. un 28. gadam. Tie ir gadi, kuros būs jārod atbildes uz nozīmīgiem jautājumiem. Kā nodrošināt tautsaimniecības izaugsmi, noturēt inflāciju saprātīgā līmenī, nodrošināt ilgspējīgas valdības ieņēmumus un izdevumus, kā arī sekmīgi pārvaldīt valsts parādu. Valdības deklarācijā esam uzsvēruši, ka fiskālajai politikai jābūt cieši saistītai ar tautsaimniecības attīstību. Tādēļ šodienas diskusija šajā pieejā pārstāvēs divas uzrunas - finanšu ministra un ekonomikas ministra. Par 2024. gadu. Cienījamie deputāti, pagājušais gads daudzajādā ziņā ir noslēgts ļoti veiksmīgi. Esam izpildījuši plānotās programmas un Saeimas dotos uzdevumus. Pagājušais gads parāda mūsu finanšu sistēmas spēju pārvarēt izaicinājumus. Latvijas valsts finanses ir labi pārvaldītas. 2024. gadā nodokļu ieņēmumi pieauga par 7%, bet budžeta deficīts, pateicoties pārdomātai rīcībai, plānoto 2,6% vietā noslēdzās ar deficītu 1,8% no IKP. Tas ir viens no labākajiem rādītājiem Eirozonā, kur kopējais budžeta deficīts sasniedz 3,1%. Arī sadalījumā pa vispārējās valdības sektoriem varam redzēt, ka pašvaldību budžeti ir sabalansēti. Pašvaldības gadu noslēdz ar 450 miljonu eiro uzkrātu atlikumu. Arī sociālajā budžetā turpina pastāvēt pārpalikums, jau uzkrāti gandrīz 2,4 miljārdi eiro. Latvijas kredītreitings stabili saglabājas augstajā investīcijām drošajā A grupā. Neraugoties uz ģeopolitisko pretvēju un skarbo ECB inflācijas ierobežošanas programmu, Latvija ir spējusi izvairīties no recesijas, un IKP samazinājums 2024. gadā bija relatīvi neliels, tikai 0,4%. Eiropas centrālās bankas īstenotā monetārā politika ir devusi labus rezultātus. Inflācijas straujais pieaugums ir noslāpēts, cenas ir stabilizējušās un konsekventā procentu likuma samazināšana palīdz atjaunot investīciju aktivitāti gan Latvijā, gan visā Eirozonā. Atjaunojas arī iedzīvotāju dzīves līmenis un reālā neto darba samaksa, kas 2024. gadā pieauga par 7,6% un pirktspējai atgriežoties un pārsniedzot 2021. gada līmeni. Šie fakti liecina, ka neraugoties uz vājāku ekonomikas izaugsmi, pagājušā gada budžets, lai arī nospriegots, bet ir bijis atbildīgi pārvaldīts. Cienījamie deputāti, dzīvojam pārmaiņu laikā, kad strauji mainās Eiropas drošības arhitektūra un līdzšinējā globālā ekonomiskā kārtība, bet mūsu atbildība par gudriem fiskālās un ekonomikas politikas risinājumiem būtiski pieaug. Šobrīd saskaramies ar diviem fundamentāliem izaicinājumiem. Pirmkārt, Eiropas Savienības dalību valstīm pieaugot Krievijas impēriskām ambīcijām un agresīvai ārpolitikai, kas vērsta uz teritoriālo ekspansiju, ir būtiski un strauji jāaudzē savas aizsardzības spējas un jāattīst militārā industrija. Otrkārt, Eiropas Savienības dalību valstīm ASV īstenojot politiku, kuras mērķis ir
rebalansēt starptautisko tirdzniecību, respektīvi samazināt ASV tirdzniecības deficītu, strauji pieaug nenoteiktība globālajā tirdzniecībā un ir jādefinē jauni starptautiskās tirdzniecības attīstības modeļi. Abiem šiem izaicinājumiem ir būtiska fiskālā un ekonomiskā ietekme uz Latvijas ekonomiku. Šādos apstākļos precīza ekonomisko procesu nākotnes prognozēšana kļūst par ļoti sarežģītu uzdevumu. Tādēļ, cienījamie deputāti, lūdzu ņemiet vērā, ka Latvijā, tāpat kā citur Eirozonā, makroekonomiskās prognozēšanas mehānisms ir nodalīts no politiskā procesa, un šīs prognozes valdībai veido neatkarīgi eksperti no Finanšu ministrijas, Latvijas bankas un ekonomikas ministrijas, un tos apstiprina Saeimas ieceltā fiskālā disciplīnas padome. Tādēļ Latvijas fiskāla struktūrālā plāna progresa ziņojums ietver 3 scenārijus. Bāzes prognozes 25. un 29. gadam, kā arī pesimistisko un optimistisko alternatīvu. Šobrīd lielākais ārējais risks ir pieaugošā tirdzniecības tarifa eskalācija. ASV ziņojums par 20% muitas tarifiem importam no Eiropas Savienības var ierobežot izaugsmi mūsu tirdzniecības partnervalstīs un tādējādi vājināt pieprasījumu pēc Latvijas eksporta. Un tas dod pamatu palielināt varbūtību pesimistiskā scenārija realizācijai. Tajā pašā laikā nenoteiktība par ASV īstenoto ārējās tirdzniecības politiku var nostiprināt Eiropas Savienības pozīcijas, kā stabilai investīciju videi. Es aicinātu to izmantot. Ņemot vērā šos faktorus, šī gada progresa ziņojuma prognozes jāvērtē kā pakļautas daudz lielākai nenoteiktībai nekā iepriekš. Tādēļ fiskālai politikai ir jābūt piesardzīgai un gatavai pielāgoties. Ieņēmuma ziņā šī gada sākums dod pamatu piesardzīgam optimismam. Redzam, ka pirmajā ceturksnī nodokļu ieņēmumi ir par teju 54 miljoniem lielāki nekā prognozēts. Tomēr jāņem vērā, ka plāna pārpildi pamatā ietekmēja augstu vienreizējie uzņēmuma ienākumu nodokļu ieņēmumi, kas turpmāk izlīdzināsies. Joprojām ņemam vērā, ka šogad var izpildīties pesimistiskais scenārijs un gada kopējā nodokļu izpilde būs 99% apmērā. Cienījamie deputāti, progresa ziņojums ietver 2 nozīmīgas tēmas - makroekonomiskās prognozes un fiskālās prognozes. Finanšu ministrijas sagatavotais makroekonomiskās attīstības scenārijs 25. un 29. gadam paredz Latvijas ekonomikas stabilizēšanos ar mērenu izaugsmi. Šim gadam tiek prognozēts 1,2% IKP pieaugums, kas nākamajos gados turpināsies 2,1 un 2,2% apmērā. Izaugsmi balstīs sabiedriskā un privātā patēriņa pieaugums, intensīvāka Eiropas Savienības investīcija apguve un straujāks eksporta kāpums. Valdības aprēķins par nepieciešamību 25. gadā ar darbspēka nodokļu reformas palīdzību stimulēt iekšējo patēriņu izrādījās pareizs. Apstākļos, kad gada pirmajos 2 mēnešos eksporta pieaugums joprojām ir negatīvs, iekšējais patēriņš visticamāk būs audzis un līdz ar to sagaidāmais IKP pieaugums šogad būs mēreni pozitīvs. 25. gadā budžeta deficīts prognozēts ar pieaugumu līdz 3,1%. Valsts parāda līmenis 24. gadā pieauga par 2,1 procentpunktiem, sasniedzot gandrīz 19 miljardus eiro. Savukārt parāda apkalpošanas izmaksas augsto procentu likuma dēļ 24. gadā pieauga līdz 440 miljoniem eiro. Atbilstoši aktuālajām prognozēm, vispārējās valdības parāda līmenis vidējā termiņā pakāpeniski pieaugs no 47% no IKP pērn līdz 53% 27. gadā, un tā ir satraucoša ziņa. Strādājot pie nākamā budžeta izstrādes periodam līdz 28. gadam, es redzu 2 galvenos uzdevumus. Neraugoties uz augsto budžeta deficīta līmeni, nodrošināt pienācīgu aizsardzības un iekšējās drošības finansējumu, tā skaitā nodrošināt nepieciešamo atbalstu Ukrainai, kā arī veicināt valsts konkurētspēju un ekonomikas izaugsmi, kas ir pamats publisko finanšu stabilitātei un iedzīvotāju labklājībai. Labu fiskālo politiku raksturo spēja un gatavība līdzsvarot pārvarēt paredzamās ekonomisko ciklu svārstības un neplānotas krīzes, ko bagātīgi mums ir piegādājis pēdējā desmitgadē. Lai pārvarētu nākamo neplānoto krīzes periodu, ievērojot Eiropas Savienības noteikto parādu līmeni zem 60% no IKP, mums pašlaik valsts parāds ir jāuztur 50% robežās. Papildus valsts uztur likviditātes rezervi 3 līdz 4% no IKP apmērā, kas ļauj nodrošināt elastību attiecībā uz laiku, kad tiek īstenots jauns valsts parāda zīme emisijas. Ņemot vērā, to ir pašsaprotami, ka valsts parāds nedrīkst pārsniegt 55% līmeni no IKP.
Tādēļ, kolēģi, mums ir jāvienojas par maksimāli pieļaujamo parādu mērķu rādītāju. Jānosaka, ka fiskālā politika ir jāīsteno tā, lai valsts parāds nepārsniegtu 55% no IKP. Tas nozīmē, ka iespējas palielināt izdevumus pie mērenas izaugsmes bez papildu pasākumiem ir ļoti ierobežotas. Vienīgais izņēmums Eiropas Savienības regulējuma ierobežojumos ir valsts aizsardzības izdevumi, kurus ar valsts izņēmuma klauzulas piemērošanu var finansēt virs deficīta mērķiem. Lai arī parāds aug, ievērojot fiskālos nosacījumus un nodrošināt aizsardzībai 5% no IKP jau nākamgad, mēs ar augstu varbūtību noturēsim parādu zem 55% robežas, tādēļ atstājot rezervi nākamajai krīzei, kas agri vai vēlu atnāks. Šie apstākļi parāda to, ka tie laiki, kad budžeta sagatavošanas gaitā mēs varējām atbalstīt ievērojumus papildu resursu nozarēm, ir beigušies. Turpmāk jaunas izdevuma pasākumus būs iespējams finansēt tikai tad, ja tam tiek atrasti atbilstoši ieņēmuma avoti. Un šos uzdevumus vēl izaicinošākus padara strauji augošās aizsardzības vajadzības. Jau šobrīd redzam, ka mums priekšā ir liels izaicinājums sabalansēt izdevumus ar ieņēmumiem, kas pastiprina nepieciešamību savlaicīgi uzsākt darbu pie valsts budžeta izdevuma optimizācijas. Ir aizritējuši 3 gadi, 2 mēneši un 2 nedēļas kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā. Agresīvā Krievijas politika turpinās. ASV ir faktiski paziņojis par finansiālu atbalstu pārtraukšanu Ukrainai, un globālais drošības klimats ir nestabils. Tas skaidri liecina, ka Eiropai ir jākļūst pašai par savu aizsardzības spēju garantu. Pārāk ilgi esam paļaujušies galvenokārt uz ārējām garantijām. Protams, sabiedrība jūtās nogurusi no kara, bet mēs nevaram atļauties sēdēt rokas klēpī salikuši, jo ir iezīmējusies jauna perspektīva - Krievijas strauji augošā kara mašīna, kura vairs bez nopietniem satricinājumiem nespēja apstāties. Krievija ir pārgājusi uz kara ekonomiku, kur lielākā daļa no izaugsmes nodrošina investīcijas militārajā industrijā. Šī investīcija apturēšana Krievijai draud ar tautsaimniecības pilnīgu sabrukumu. Pagājušā gadā Krievijas aizsardzības izdevumi pārsniedza 145 miljardus ASV dolāru, jeb 6,7% no IKP. Tas ir par 40% vairāk nekā gadu iepriekš, un vērtējot pēc pirktspējas paritātes, tas ir būtiski tuvāk Eiropas kopējam aizsardzības budžeta finansējumam, kas ir 457 miljardus liels. Lai nodrošinātu sekmīgu atturēšanas politiku, NATO ir aktualizējusi savus aizsardzības plānus. Tie paredz Latvijai kopā ar Eiropas NATO partneriem pāriet uz jaunu, būtiski lielāku aizsardzības finansējumu līmeni. Diskusijas par nepieciešamā apjoma nodrošināšanu jau notiek, virzība ir skaidra. Jaunie plāni tiks apstiprināti NATO sanāksmē Hāgā jau šī gada 24. un 25. jūnijā. Mums jānodrošina finansējums Latvijas aizsardzības spēju stiprināšanai vismaz 5% apmērā no IKP. Līdzīgu stratēģiju aizsardzības izdevumu palielināšanai īsteno arī mūsu kaimiņu valstis. Šogad aprīļa beigās Igaunijas valdība apstiprinājusi 2,8 miljārdu eiro papildu finansējumu aizsardzībai turpmāko 4 gadu periodā. Vidēji šajā laikā nodrošinot aizsardzībā 5,4% no IKP, bet Lietuva plāno šajā laikā vidēji 5,6% no IKP novirzīt aizsardzībai. Polija jau šogad aizsardzībai tērē 4,7% no IKP. Cienījamie deputāti, publisko finanšu mērķis ir nodrošināt publiskos pakalpojumus, īstenojot preciklisku fiskālo politiku un radīt apstākļus ekonomikas izaugsmei. Ekonomikas attīstība ietekmē daudz un dažādi jautājumi, ko varam iedalīt divās nozīmīgās grupās. Pirmkārt, ekonomikas vides attīstība, kas nodrošina apstākļus uzņēmēju darbībai. Tā iekļauj finanšu pieejamību, nodokļu politiku, publisko finanšu efektivitāti un citus uzņēmēju darbību ietekmējušus valsts pārvaldes aspektus. Otrkārt, vienošanās valsts līmenī par prioritārajām ekonomikas nozarēm, kuras ar mērķtiecīgu valsts atbalstu tiek attīstītas. Laikā pēc iepriekšējā ziņojuma Saeimai ir pieņemtas nozīmīgas izmaiņas nodokļu politikā. Pārmaiņas veido modernu, eiropeisku un, kas ir būtiski, vienkāršāku nodokļu sistēmu, kas līdzsvaro Latvijas konkurētspēju Baltijā un mazina ienākumu nevienlīdzību. Tas arī ļauj palielināt neto ienākumus vairāk nekā 90% iedzīvotāju. No šī gada esam pārgājuši uz fiksētu visiem strādājušai piemērojamu vienādu neapliekamo minimumu – 510 eiro mēnesī un pensionāru neapliekamo eiro 1000 eiro mēnesī. Nodokļu izmaiņas padara nodokļu sistēmu taisnīgāku, palielinot tās progresivitāti. Veiktās izmaiņas nodokļu politikā samazina Gini indeksu, kas mēra ienākumu vai bagātības nevienlīdzību sabiedrībā.
Otrs būtisks ekonomiskās vides aspekts ir finansējuma pieejamība. Tautsaimniecībai skaidrs ir tas, ka Latvijas tirgū trūkst finanšu resursu investīcijām, un tas ir miljārdos mērāms darba kapitāla deficīts. Tādēļ esam uzsākuši darbu pie kapitāla tirgus iekustināšanas, kam Latvijā ir liels neizmantots izaugsmes potenciāls. Tam ir būtiska nozīme, lai dažādot uzņēmumu attīstības finansēšanas avotus. Mums ir izveidota laba kapitāla tirgus infrastruktūra un regulējums, bet ir svarīgi veicināt kopējo ekosistēmas attīstību un jo īpaši palielināt tirgus apjomu, ko var sasniegt biržā ienākot jauniem, tostarp valsts uzņēmumiem. Pēdējos gados Baltijas valstīs pakāpeniski pieaug uzņēmumu skaits, kas finansējumu piesaistēji izvēlās emitēt obligācijas. Šajā jomā visstraujākā izaugsme pēdējos gados ir bijusi tieši Latvijā. Pie mums 2024. gadā notika vairāk nekā pusi no Baltijas korporatīvo obligāciju emisijām, kas gada beigās sasniedza 1,4 miljārdus eiro. Savukārt akciju tirgus jomā izaugsme šobrīd nav vērojama, un Latvijas akciju tirgus kapitalizācija 24. gada beigās sasniedz aptuveni 1% no IKP. Lieki piebilst, ka Zviedrijas tirgus kapitalizācijas līmenis ir 160% no IKP. Ir viennozīmīgi skaidrs, ka bez valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību dalības tirgus kapitāla tirgos attīstības mērķus šādi sasniegt mēs nevarēsim. Esmu pārliecināts, ka ar Moneyval 6. kārtas novērtējumu Latvijā noslēgsies tumšā naudas atmazgāšanas ēra. Latvijā esam mērķtiecīgi un sistemātiski stiprinājuši cīņu ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, un jaunais novērtējums tika publicēts šī gada decembrī. Tas būs svarīgs signāls investoriem par Latvijas spēju nodrošināt caurspīdīgu investīciju vidi. Un izmantojot šo iespēju, es tiešām gribētu pateikt visiem tiem, kas stabilizēja šo naudu, finanšu sektoru uzraudzības procesu, īpaši šajā AML jomā, un paveiktais darbs ir lielisks, un es gada beigās tiešām sagaidu labu ziņojumu par Latviju. Pagājušā gada 4. ceturksnī kredīta iestāžu izsniegto kredītu apjoms pret IKP gandrīz sasniedz 30%. Lai arī tas joprojām ir otrs zemākais rādītājs Eirozonā, ir redzams pozitīvs izaugsmes virziens. Īpaši strauju pieaugumu novērojam patēriņa kredītu segmentā. 24. un 25. gada sākumā pieauguma temps ir bijis ap 10%. Valdība turpinās darbu, lai kredīta resursi kļūtu pieejamāki un daudzveidīgāki, gan palielinot konkurenci banku sektorā, gan attīstot alternatīvas finansējuma avotus tautsaimniecībai. Rīgā ir atklāti biroji nozīmīgām starptautiskām finanšu institūcijām, gan Ziemeļinvestīcijas bankai, gan šogad Eiropas Investīciju attīstības bankai. Ar Eiropas Investīciju banku esam sākuši darbu pie jauniem projektiem, tā skaitā pieejams cenas īres mājokļu būvs projekta Latvijas pašvaldībās. Tāpat banka ir izsniegusi aizdevumu Rīgas ūdens infrastruktūras attīstībai un strādājumu, lai piesaistītu Eiropas Investīcijas bankas finansējumu Latvijas dzelzceļa restruktūrizācijai. Būtisks priekšnoteikums labai ekonomikas videi ir atbilstoši kvalificēta darbspēka pieejamība. Demokrātiskās prognozes mums nav labvēlīgas. Daļēji to var kompensēt darbspēka mobilizācija, pie kuras ir jāstrādā, bet galvenais risinājums ir produktivitātes paaugstināšana, kur izglītības kvalitātei un tehnoloģiju izmantošanai būs noteicošā loma. Tāpat jautājums ir par to, cik optimāli pašlaik ir publiskā un privātā sektora strādājošā attiecība. Publiskā sektora pievienotā vērtība 24. gadā sasniegusi 17,3% no IKP. Eiropas Savienības vidējais rādītājs ir zemāks, tas ir 16,9% līmenī. Šis ir tikai viens no rādītājiem, kas skaidri parāda, ka publiskais sektors Latvijas ekonomikā ir lielāks nekā pārējās Eiropas Savienības dalību valstīs. Mums ir jāatgriežas pie proporcionāli mazāk publiskā sektora, pārliekot izaugsmes uzsvaru uz uzņēmumu investīcijām un iedzīvotāju patēriņu. Fundamentāla ekonomiskās izaugsmes sastāvdaļa ir publiskās pārvaldes efektivitāte. Tāda publiskā pārvalde, kas spēj ātri un efektīvi reaģēt uz globālo pārmaiņu izraisītiem izaicinājumiem. Tāda, kurai ir vēlme atrisināt problēmu un sasniegt rezultātu iespējami labākā veidā. Uzsākot birokrātijas mazināšanas procesu, mēs visi instinktīvi jūtam, ka īsti labi nav un ir nepieciešams plašas pārmaiņas publiskajā sektorā. Un šobrīd jau aktīvas pārmaiņas notiek.
Praktiski visās ministrijās strādā pie administratīvā sloga mazināšanas. Finanšu ministrija padziļināti vērtījam 5,6 miljārdu vērto publisko iepirkumu procesu, kas skar vairāk kā trešdaļu no valsts budžeta tēriņiem. Un izskatās, ka te ir liels iespējas ietaupījumiem un efektivizācijai. Valdība ar 3 pirmajām pilotministrijām ir uzsākusi pārēju uz rezultātu vērstu budžetēšanu. Vai ar to pietiks, laiks rādīs, bet domāju, ka publiskā sektora veiktspējas jautājums būs viens no lielākiem nākamā politiskā cikla jautājumiem. Par prioritārajām nozarēm. Cienījamie deputāti, ekonomikas vides attīstības priekšnoteikums ir ekonomiskās vides uzlabošana priekšnoteikums uzņēmēju darbības attīstībai. Vai tas ir pietiekams nosacījums, lai nodrošinātu ekonomikas stabilu izaugsmu valsts līmenī? Šķiet, ka nē. Starptautiskā konkurence liek aizvien vairāk pievērsties valsts apzinātai politikai noteiktu nozaru attīstībai. Aicinu šodienas debatēs iekļaut jūsu viedokli par tām nozarēm, kuras ir ar vislielāko šādu attīstības potenciālu, un tad tieši pievērsties šādām. Manuprāt, diezgan skaidri šobrīd iezīmējas divas nozares - aizsardzības industrija un enerģētika. Tās loģiski izriet no ģeopolitiskiem apstākļiem un drošības izaicinājumiem. Šīs nozares ir vitāli svarīgas, taču ir laiks spērt arī proaktīvu soli nākotnes izaugsmes virzienā. Manā skatījumā būtu jāmeklē arī nozares ar augstu pievienoto vērtību, un šeit, manuprāt, ir liels potenciāls farmācijas nozarei, kurā Latvijai ir gan akadēmisks, gan industriāls pamats. Tāpatās mākslīgais intelekts, kurš būtu īpaši svarīgs kā platforma jauniem pakalpojumiem un jauniem produktiem. Tāpat ir liels būtisks jautājums ir Rīga un Lielrīga kā augsts pievienotās vērtības biznesa pakalpojumu centrs ar milzīgu starptautisku potenciālu. Mums ir jābūt drosmīgiem, izvirzīt stratēģiskus mērķus laikā, kad globālā konkurence par zināšanām un kapitālu kļūst arvien sīvāka. Aicinu arī par to šodien diskutēt. Cienījamie kolēģi, Latvijas publiskās finanses līdz šim ir bijušas noturīgas pret ārējiem izaicinājumiem. Mēs strādājam, lai tāds arī palikt arī turpmāk, un Latvijas valsts var noturēties arī pret lielākām vētrām, kuras šodien globālajā nenoteiktībā nevar izslēgt. Lai nodrošinātu Latvijas aizsardzības spēju stiprināšanu, izmantosim visas iespējamās finansējuma iespējas. Tostarp aprīļa izskaņā esmu nosūtījis Eiropas komisijai pieteikumu valsts izņēmuma klauzulas aktivizēšanai, kuru piemērosim aizsardzības izdevumiem. Protams, publiskajā telpā valdošie viedokļi var būt dažādi. Tomēr ir skaidrs, ka pie mērenas ekonomiskās izaugsmes uzturēt esošo izdevumu līmeni vidējā termiņā nebūs iespējams. Fiskālās disciplīnas mērķis ir skaidrs. Saskaņā ar Eiropas Savienības regulējumu budžeta deficīts ir pakāpeniski jāmazina līdz 1,5% no IKP jau 2029. gadā. Turklāt Eiropas Savienības budžeta atkāpi aizsardzības izdevumiem varēsim izmantot tikai līdz 28. gadam. Tas nozīmē, ka publiskās pārvaldes izdevuma samazinājums ir nepieciešams jau no nākamā gada, un tas tiks izmantots negatīvās fiskālās telpas kompensācijai un jaunām politikas prioritātēm. Tādēļ tuvākajos 3 gados ir jāveic nozīmīgs darbs pie publisko izdevumu efektivizācijas. Publisko līdzekļu izlietojums jāvērtē pēc tā, vai ir sasniegts iepriekš noteiktais rezultāts, vai to pašu un vairāk var paveikt ar mazāk iesaistīto resursu. Mēs esam tajā attīstības cikla fāzē, kad valsts pārvaldē ir nepārprotami jāsašaurinās, jāpārvērtē funkcijas un jāatsakās no nevajadzīgām. Jāapvieno valsts institūcijas ar līdzīgām funkcijām, iespējams jāapvieno arī ministrijas. Redz, ka publiskam sektoram ir gudri jāpārskata savas izmaksas vismaz 450 miljonu apmērā nākamajos 3 gados. Tas pavērst iespēju nākamajos gados papildus finansēt kritiskās valdības prioritātes. Tas ir iespējams, un to jau esam veikuši. 23. gadā pēc budžeta apstiprināšanas pārdalot 150 miljonus veselības aizsardzībai un 24. gadā iekšējai drošībai pārdalot 50 miljonus. Pavisam 150 miljonus 3 gados. Šis brīdis prasa arī citu iespējamo finansēšanas avotu izvērtējumu. Tostarp iespējams ar lielāko kapitāla sabiedrību akciju 10% apmērā kotāciju biržā. Pie būtiskām investīcijām aizsardzībā tas ļaut saņemt papildus ienākumus un novirzīt šos līdzekļus jaunveidojumā aizsardzības finansēšanas fondā. Lietuvā tāds jau darbojas 2. gadu un pie tam ļoti sekmīgi.
Cienījamie kolēģi, bez drošības nebūs izaugsmes, bez izaugsmes nebūs sabiedrības labklājības. Šī diskusija šodien nav tikai par kārtējo fiskālās politikas dokumentu, tā ir par to, kādu Latviju mēs gribam redzēt rīt, plaukstošu, konkurētspējīgu, drošu. Tas, ko mēs šodien diskutēsim, iezīmēs nākamo 3 gadu attīstības perspektīvu. Tāpēc šogad papildus progresa ziņojumam ir sagatavots arī ziņojums par Latvijas ekonomikas attīstību, par kuru ziņos ekonomikas ministrs. Aicinu šodien uz drosmīgu un galvenais kvalitatīvu diskusiju. Paldies!